mūsu pirmais debijas dueta albums, jeb klasiskās mūzikas disks ar nosaukumu Mia. Un par godu šim notikumam mēs ļoti vēlētos jūs aicināt uz vienu brīnišķīgu saksofonu un klavieru mūzikas jeb duetu koncertu. Koncertā jūs dzirdēsiet no mūsu ieskaņotā albuma slavenā Japāņu komponista Takashi Yoshimatsu izpūrušā putnu sonāti. Tas ir ļoti kolorīts skaņdarbs. Tur tiešām sadzīvo klasika, roks un džess vienā skaņdarbā. Un pianistam ir jābūt brīžiem kā izcilam baroku meistaram, tad viņam jāpārvēršas par džēza pianistu, un tad beigās jāspēlē folk mūziku. Faktiski pianistam arī jābūt kā asalam orķestram. Šis darbs arī ir faktiski pēc šī darba sākotnējā materiāla ir tapināts nākamais šāda paša tipa darbs, kā to gan komponists pats nosauca par Cyberbird koncerto, ja kiberputna koncerta alta saksofonām, taču šī versija vairāk tikai kamera ansamblē tieši saksofonām un klavierē. Man liekas, ka īpaši spēcīgi šeit izpaužās, tieši saksofona virtuozitāte, jo te ir jāspēj tiešām skanēt kā klasiskajam saksofonam, gan kā arī roka mūzikas instrumentam, gan bižiem jādarina arī šī te Japāņu kolorītā putna tembrālās iespējas, kuras autors ir tiešām savā iztēlē šis komponists ir dzirdējis. Un mūzika ir ārkārtīgi melodiska, ļoti tonāla, ļoti klausām. Tev pašā laikā nav nekāda tāda traku eksperimentu, kurus mēs bieži vien sagaidām no mūsdienu tādiem tiešām pārdrošiem darbiem elektronikas jomā. Mums nekā tam līdzīga. Tieši ļoti tonāli. Faktiski visa programma, kas tiks atskaņota šajā koncertā, ir tiešām melodija, tā ir tas elements, kas vieno visu programmu. Arī jūs dzirdēsiet François Bonne fantāziju par Karmens, opera Karmens tēmu. Slavenā Bizē, Karmens motīviem. Un ļoti melodiski, ļoti dziļi, ļoti emocionāla muzika. Es tagad neskatoties uz to, ka bieži vien ir kļūdaini uzskatīt tikai to, ka saksofons bieži vien ir tikai mūsdienu instruments. Patiesībā visa mūzikas vēsture ļoti, ļoti labi izklausās spēlējot to šī instrumenta kopā ar klavierēm. Patiesībā ļoti klasisks duets. Skaņdarbi ir ārkārtīgi dažādi un viņi pārstāv ļoti, ļoti dažādi stilus un ļoti dažādus laikus. Teiksim, ja mēs runājam par Karmens fantāziju, tad tas būtībā tāds izcils ļoti akadēmisks paraugs. Ja mēs runājam par Takashi Yoshimatsu un izpūrušā putnu sonāti, tad tas ir ļoti mūsdienīgs tāds, var teikt, darbs ar ļoti daudzu mūsdienu stilu saplosmi. Ja mēs runājam par Jonas Forselu, zviedru minimalistu, kur mēs arī esam iekļāvuši savā programmā, un tieši viņa skaņdarbs Mia vai Mīļā ir faktiski viens no vismūsdienīgākajiem šajā programmā. Tāpat laikā ļoti melodisks, ārkārtīgi saistošs un ļoti, ļoti kolorīts darbs. Un, protams, ka neiztiks šajā koncertā arī bez improvizācijām, bez mūsu pašu latviešu mūzikas, tieši varbūt mūsu īpašā interpretācijā sagatavots tieši šim koncertam. Vienmēr sakot, mēs jūs aicinām, lai klausītāji uz šādu kopīgu sarunu Rudens kamermūzikas ietvaros koncertā Melngalva namā 4. oktobrī 19:30. Tiešām laipni gaidīsim. Ļoti gaidīsim.